kādos gadījumos noteikti jāiet pie ginekologa. Ja mēnešreizes nav sākušās līdz 15 gadu vecumam, ja 2 gadu laikā pēc to sākšanās tās nav kļuvušas regulāras, vai ja tās iztrūkst vairāk nekā 3 mēnešus pēc kārtas. Ja tev ir ļoti stipras mēnešreizes un nelīdz pretsāpju medikamenti. Ja tev ir nieze vai apsārtums dzimuma orgānu rajonā, var arī pastiprināt izdalījumu ar smaku un jocīgā krāsā. Ja tev ir aizdomas, ka tu varētu būt saslimusi ar kādu seksuāli transmisīvu infekciju. Ja tev ir bijis seks bez izsargāšanās un tu vēlies pārliecināties, ka nav iestājusies grūtniecība, vai arī tu redzi, ka tavs vēders sāk pēkšņi strauji palielināties. Ja tev traucē pīnas un pastiprināts apmetojums. Būtu vēlams aiziet pie ginekologa arī tad, kad ir parādījies puisis un tu vēlies izrunāties par dažādiem izsargāšanās jautājumiem. Cik bieži jāiet pie ginekologa? Profilaktiskās apskats reizes gadā pie ginekologa nav nepieciešams. Tas ir ļoti izplatīts mīts, kam īsti nav pamatojuma. Pie ginekologa noteikti jāiet vismaz reizi 3 gados no 25 gadu vecuma, kad uzsāk dzemdes kakla vēža skrīningu. Protams, ja gribas iepazīties ar dakteri, rodas kādas neskaidrības vai sūdzības, ir pat vēlams nākt biežāk. Kad ieplānot ārsta apmeklējumu? Pie ginekologa drīkst nākt arī tad, ja ir iekritušas mēnešreizes. Parasti visu izmeklēšanu, apskati un neskaidros jautājumus var pārunāt arī menstruāciju laikā. Kas jāzina, pirms pirmo reizi nāk pie ārsta? Vissvarīgākais, kas ir jāzina, ginekologs nav bubulis vai briesmonis un neko sliktu tev nedarīs. Protams, izvēlēs ārstu, kuram vismaz teorētiski varētu uzticēties un ar kuru būtu patīkami sarunāties. Ginekologs, tāpat kā frizieris, parasti ir ilgam laikam, un tādēļ ir svarīgi, lai komunikācija būtu apusēji patīkama. Ko ginekologs man jautās? Ārsts noteikti jautās par mēnešreizēm, tāpēc paņem līdzi savu kalendāru. Uztraukumā var aizmirsties visas lietas, pat savs vārds, kur nu vēl tas, kad bija pēdējās mēnešreizes. Var arī neatzīmēt to papīra kalendārā, bet izmantot kādu aplikāciju telefonā. Ja tev ir aizdomas, ka esi slimojis ar ko nopietnu, bet ir bijušas kādas operācijas, paņem līdzi izrakstu no slimnīcas, pat ja tev šķiet, ka tie nav saistīti ar ginekoloģiskām lietām. Tāpat ir svarīgi zināt, kādus medikamentus tu lieto ikdienā. Ja ir kādas zāles, kurām tu nevari atcerēties nosaukumu, paņem līdzi to iepakojumu un parādi savam ārstam. Kas īsti notiek ārsta kabinetā? Vispirms, ārsts ar tevi aprunāsies un uzdos standarta jautājumus. Cik gados sākās mēnešreizes, cik ilgas tās ir, cik bieži tās ir un vai tavas mēnešreizes ir regulāras. Ārsts noteikti gribēs zināt, vai tev ir uzsākta dzimumdzīve. Te arī reizēm varbūt negribas šo jautājumu godīgi atbildēt, tomēr tas ir būtiski, jo lēmumi, ko pieņem tavs ārsts, ir atkarīgi no tā, kas viņam ir zināms par tavu dzīvi un taviem paradumiem. Pēc tam ārsts gribēs tevi apskatīties. Ja meitenei nav bijušas dzimuma attiecības, pārsvarā pietiek paskatīties tikai ultrasonogrāfiski caur vēderu. Droši vien filmēs esi redzējis, kā tas notiek. Nekā briesmīga tur nav. Ja tev ir pastiprināti izdalījumi vai kādas citas sūdzības, piemēram, nieze vai apsārtums, tad ārsts apskatīs arī tavus ārējos dzimuma orgānus. Bet ja tu ļoti nevēlies, lai ārsts kaut ko darītu, un tev nav nekādu sūdzību un ir normāls mēnešreižu cikls, tad apskatu var arī neveikt. Droši vien vislielākais uztraukums ir par izmeklēšanu uz krēsla. To veic tikai tādā gadījumā, ja meitenei ir bijušas dzimuma attiecības. Ar speciālu instrumentu, ko ieliek makstī, ginekologs apskata dzemdes kaklu, apskata vai nav kādi izdalījumi, iztaust vēderu, dzemdi un olnīcas. Neviena no šīm lietām nav īpaši sāpīga, taču tā var būt vienkārši nedaudz nepatīkama. Bet ir ļoti svarīgi, lai tu spētu pēc iespējas vairāk atbrīvoties, jo atbrīvojoties, šīs izmeklēšanas metodes nav sāpīgas. Ir dažādi triki, kas varētu palīdzēt. Domā par kaut ko citu, par kaut ko ļoti patīkamu, piemēram, par vasaru un pludmali. Vienkārši sakot, jāmēģina pēc iespējas vairāk atbrīvoties, tad arī izmeklēšana nebūs tik nepatīkama. Ko vilkt mugurā? Vai man būs jāizģērbjas? Praktisks padoms. Ir labi vilkt kaut ko, kas ir viegli novelkams un viegli uzģērbjams. Vislabāk tie būtu svārki vai kleita, bet īpaši noteikumu, ko vilkt mugurā, ejot pie ginekologa, nav. Izģērbšanās apjoms, vai būs jānovelk viss vai tikai daļa drēbju, un reizēm pat nekas, ir atkarīgs no tā, ar kādu jautājumu vai problēmu tu esi ieradusies uz vizīti. Ja tev nav skaidrs, kāpēc kaut kas ir jādara, tu droši vari vaicāt. Un tu vari arī teikt, ja ir kāda lieta, ko tu ļoti nevēlies darīt, jo ir dažādas izmeklēšanas metodes, kuras var aizvietot ar ko citu. Ko darīt ar dabīgo apmetojumu? Dabīgs apmetojums ir dabīgs apmetojums, un nekā slikta tajā nav. Katrs var rīkoties ar savu apmetojumu tā, kā pats uzskata par pareizu.
Ginekologam tavs apmetojums noteikti netraucē. Ne, ja tā nav, ne tad, ja tā ir. Tā ir tava brīva izvēle, ko tu vēlies ar to darīt. Kā tikt pāri neveiklajai sajūtai? Tikt pāri neveiklajai sajūtai palīdzēs izpratni par to, ka ārsts katru dienu pieņem ļoti daudz cilvēku. Un, lai gan mēs katrs sev šķietam unikāls, patiesībā diez vai tev ir kaut kas tāds, ko ārsts nekad nebūtu redzējis. Tāpēc vari īpaši nesatraukties, ka tu ārstu kaut kādā veidā šokēsi vai pārsteigsi. Tātad uzraksti uz lapiņas jautājumus, ko vēlies ārstam uzdot, un paņem līdzi savu mēnešreižu kalendāru. Tāpat no 14 gadu vecuma jebkuram pacientam ir tiesības apmeklēt ārstu vienam pašam, neņemot līdzi vecākus vai aizbildņus. Pie ginekologa nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Ja ārstam ir līgums ar valsti, tad līdz 18 gadu vecumam apmeklējums ir bez maksas. Ierodoties uz vizīti, neaizmirst paņemt līdzi pasi.